Ir 2012. gada 26. maijs diena, kad valsts prezidents Latviešu biedrības namā apbalvo konkursu uzvarētājus skolēnus, kuri rakstīja dažādus darbus par tēmu Prom no mājām – vēsture ap mums. Starptautiskā konkursa Vēsture ap mums iniciators Eiropas mērogā ir Kerber fonds, ar kura atbalstu dibināts E-Story, organizācija tīkls no 22 Eiropas valstīm. Šogad konkursā par emigrācijas tēmu Prom no mājām iesūtīti 110 darbi, ko veidojuši 134 5. līdz 12. klašu skolēni. Uzvarētāju vidū ir skolēni no Liepājas, Balviem, Jelgavas, Ērgļiem, Siguldas, Valmieras un citām Latvijas pilsētām. Aizbraukšanas tēmu analizēs arī Rūta Gabrāna no Valmieras valsts gimnāzijas. Es rakstīju šo darbu, jo es gribēju uzzināt, kā mana gadsimta bērni uztver savu vecāku aizbraukšanu uz ārzemēm. Dažu bērnu vecāki atbrauc ik pa laikam atpakaļ uz savu dzimto zemi, bet daži neatbrauc nemaz, un viņi bērni paliek pie saviem radiniekiem, vecvecākiem. Šī problēma ir ļoti aktuāla, jo sākoties krīzei un straujumu darbu sarukumam, daudz sāk meklēt darbu ārzemēs, atstājot savus bērnus šeit, Latvijā. Šis konkurss notiek jau 11. gadu, un šī gada tēma bija Prom no mājām. Pamatā tēmas bija saistīts ar 3 lieliem tādiem notikumiem – ar deportācijām, ar bēgļu kustību pēc 2. pasaules kara un ar lielo aizbraukšanu. Galvenie sponsori, kas ir tie, kas piešķir finanses, tātad advokāts Andris Grūtups un Ivars Strautiņš uzņēmējs, tad arī Aivars Smagars, un bez, teiksim, viņu mecenātisma mēs nevarētu šo konkursu vispār pavilkt. Es, protams, kā fonds darīšu visu, lai tas viss būtu, lai nākošu gadu mēs atklāsim šeit Rīgas Latviešu biedrības namā. Citiem konkursantiem es novēlu turpināt pētīt vēsturi un izzināt to, jo tā ir ļoti interesanti un atklāja daudz ko interesantu. Es gribu vēl piedalīties, man ir tādi plāni, bet tikai ir vissvarīgākais, kāda būs tēma. Man patīk konkurss, man patīk Rīga, man patīk biedrības nams un man patīk prezidents. Lielākie panākumi ir tiem cilvēkiem jau 2. gadsimtu vismaz, kas ir devušies prom no mājām un atgriežušies atpakaļ. To es arī praktiski gribētu jums novēlēt visiem jaunajiem, jo tur tā dzīve, tā ir tā dzīves attīstība, man šķiet tieši šajā apstākļi. Sevišķi izjūt no tā, ka Latvija priekš šīs te globālās pasaules un pieejas vismaz ekonomika ir par mazu. 2 miljoni nav nekas, un tāpēc mums nav iespēja ne tirgus ekonomika īsti, ne arī kaut kāds iekšējais tirgus, un ja tagad mēs esam uzņēmuši to ceļu ka mūsu pamats ir eksports, tad nav nekāds citu variantu, lai dotos pasaulē, apgūt to labāko, radīt kontaktus, un tad ar to atgriezties atpakaļ, jo bizness, kaut viņš ir globāls, tas tomēr vistiešākais cilvēcisko attiecību pamats.